Raimonds Indrēns. Saimniecībai nosaukums ir Līvena, tas par godu manai senču dzimtai no mātes puses. Mēs esam Valmieras novads, ir Rencēna pagasts, meža vidū. Šeit ir apmēram 2 hektāri un tur aiz mežiņa ir apmēram 20 hektāri. Šobrīd man tā kā liekas svarīgākais atstāt pasauli mazliet labāk nekā tā ir saņemta no mūsu vecākiem. Un šī ir manu senču jau gadsimtiem ilga dzīves vieta, un kādreiz tā saimniekošana bijusi pavisam citādāk. Un tā, kad mēs 90. gadā atnācām uz šo pusi, tad faktiski varētu teikt, no ziedu pļavām jau faktiski viss bija vairāk vai mazāk iznīcināts. Tas otrs iemesls ir tāds, ka mēs ražojam dažādas dzērienus. Tagad ar to nodarbojas dēls. Bet dzērieniem šie pļauju augi arī ir riktīgi noderīgi. Vismaz es tā ceru. Visa tā darbība jau tādu lielu jaudu sākās, ka es konkrēti apzināju to augu grupu, kas aug šajās pļavās un ko es gribētu audzēt. Un tad es ievācu sēklas pa visu Latviju, vairāk pa Vidzemi, un izaudzēju stādus. Un tad viena daļa no tiem stādiem iestādīja dārzā, ko mēs jau redzējām, un otra daļa šeit pļavās, tā kā eksperiments, kādā veidā varētu pļavas daudzveidību vairot. Tas tāds ilglaicīgāks process. Protams, 3 gados ir mainījies tas, ka man te paraugu laukumi ir diezgan tādi interesanti, un mēs šitādā veidā un arī citādā veidā kaut ko esam darījuši, vai tā daudzveidība būtu. Tad, kas manā skatījumā svarīgākais ir precīzā laikā pļaut, ekspansīvās sugas mazināt, un man viņas te ir pietiekami daudz, tā kā tās ir gājušas mazumā. Programma jau pat par sevi ir vienkārši feina, tādā ziņā, ka izveidojas tāda līdzīgi domājoša cilvēku kopiena ar kompetentiem vadītājiem, ar darboties gribošiem saimniekiem, kas visi iet uz vienu mērķi, un līdz ar to pašu tā informācijas apmaiņa ir diezgan jaudīga. Mācības, ko mēs katru gadu esam pieredzējuši, visi tie lauku darbi, uz pļavā atpazīt augus un izrunāt par agrotehniku, un tas ir tomēr diezgan vērtīgi.